Mūsu uzmanību piesaistīja sabiedrība Kalnu piens, kas piedāvā interesantus un garšīgus sierus. Нас часто спрашивают, почему Калну, откуда эти горы. Но предприятие находится в поселке в Курземе, в Салдовского района, который называется Кални. Мы производим сыр. Начали это делать потому, что там есть хорошие люди, очень хорошее молоко, и мы очень хорошо понимаем друг друга. Nozares profesionāļu izstādē Riga Food uzņēmums izpelnījās apbalvojumu. Мы получили бронзовую медаль и очень rады этому. Par bronzas medaļu ir liels gandarījums, jo mēs esam ļoti jauns uzņēmums. Piena tirgū strādājam tikai 2 gadus, sieru ražojam 2 gadus un panākumi jau tie lieli saņemt šo bronzas medaļu. Sijā Kalnu piens ražo tikai un vienīgi no dabīga gosu piena sieriņus. Ir šobrīd 2 veidu sieriņu, pusietie nogatinātie sieri. Netiek izmantots ne konservanti, ne krāsvielas. Mēģinām pierādīt to, ka varam ražot dabīgi, bez konservantiem, pierādām, ka esam Latvijas ražotāju, piena produktu ražotāju atbalstītāji un dabīgu produktu ražotāji. Ražojam standārta izmēra sieriņu 500 grami ar vaska pārklājumu. Pierādīt to, ka Latvijas tradīcijas, seno meistaru tradīcijas var atgriezties Latvijā, var atgriezties piena ražotāju tirgu un šis produkts ir pieejams. Šobrīd pastāvīgi ražošanā ir 2 veidi, šie pusietie nogatinātie sieriņi. Drīzumā līdz novembra sākumam jāparādās ražošanā kūpinātajiem sieriem. Tie šobrīd 3 veida kūpinātie sieri ar ķiplokiem, tradicionālais un ar pipariem. Kolektīvam uzņēmumam var novēlēt, lai turpina tādu ceļu, kā esam jau iesākuši, un lai nepamet novārtā šo domu, kad esam Latvijas uzņēmums, Latvijas tradīcijām un dabīgu produktu ražotāji. Protams, nākamgad nāks klāt vēl jauni produktu veidi, tāpat dabīgi šie produkti, un, protams, arī būsim šajā izstādē sastopami. Пока латвийскому потребителю купить сложно, это только в Салдовском районе в нескольких магазинах. В Литве, уже в Риме, в Максиме, но я думаю, там в течение месяца-полтора будет и в торговых сетях в Латвии. Наши планы на будущее, что сыра хватило во всей Латвии, во всей Литве и в Эстонии.